Čau visiem! Šeit atkal Sabīne, podkāstā Sarunas ar MVP Consulting, kas šo sezonu sadarbībā ar Riga Hockey Cup. Šomēnes pie mums ciemojās hokejists Mārtiņš Rodrigo Laviņš. Čau, Mārtiņ! Čau! Aš jautājums, pirms mēs vispār sākam. Tev bieži kāds nosauc par Mārtiņu? Ļoti bieži, jā. Ļoti bieži. Es par to aizdomājos, kad es tev rakstīju kaut kādu ziņu, vai es rakstīju tev vārdu, un man telefonā autokoreks grib izlabot uz Mārtiņš. Ir bijis, jā. Man... Ok, nē, nu paldies tev liels, ka tu izbrīvēji laiku. Es zinu, ka tev ir ļoti aizņemts šobrīd ar gatavošanos čempim un pārbaudas spēles un visiem treniņiem. Protams, man vienmēr prieks parunāt ar kādu, un paldies, ka uzaicināji, un liels prieks būt šeit. Jā. Es paskatījos kaut kādas intervijas, kas tev vispār ir bijušas, un man ir prieks redzēt, ka tev patīk runāt, un man liekas, ka kaut kur arī bija minējis, ka tas tev nāk no mammas, ka tev tā personalitāte un personība un raksturs vairāk no mātes nāk, ja? Jā, tā runātība laikam vairāk no mammas, ja man tētis ir tāds nedaudz mierīgāks, bet mammai patīk runāt, viņai gan nav arī daudz citu izvēļu, arī man īsti nav, tas tomēr hokejs ir ļoti tāds, teiksim, sociāls dzīvesveids, jā, un tad arī nekāda citu variantu neatliek īsti. Jā. Nu, runājot par tavu tēvu, nevis mammu, man parasti patīk sākt intervijas prasot, kā tad sportistam aizsākās vispār visas karjeras dienas un sporta veida izvēle, un es pieņemu, ka tev liela ietekme nāk no tēva. Jā, protams, man, kā visiem zināms, laikam, man tēvs spēlēja jau sanāk tā, kur viņš spēlēja. Es negribu kļūdīties, kur viņš spēlēja, tā kā es piedzimu, bet es atceros, es gāju uz viņu spēlēm, jā, maziņš būdams, bet nebija tā, ka mani spieda spēlēt hokeju. Man pašam ļoti interesēja, es gāju uz visām spēlēm, es varēju mierīgi nosēdēt. Kā es vienmēr smējos, hokeja halls bija vienīgais, kur es varu tiešām mierīgi nosēdēt uz vietas. Un tā kā interese pašam bija ļoti liela. Un tad pirmo reizi 2 gadu vecumā man pamēģināja uzlikt uz slidām. Es atceros Zviedrijā, Javlē, tētis spēlēja brīvības komandā, un tad tā bija pirmā reize, kad man uzlika slidām, bet tā nenopietni, laikam 4 gadu vecumā pirmo reizi, jā, tā ar nūju rokās sāk spēlēt hokeju. Bet man liekas, ka baigi svarīgi arī tas, ka, kā tu pats saki, tev pašam bija interesi, jo bieži, manuprāt, ja vecāki tev kaut ko uzspiež, tu varbūt to pirmos gadus tā kā pieturēsies pie tā, bet ilgtermiņā tas, manuprāt, nestrādā. Nē, tur nekas ne. Ja bērnam pašam negribas, tad nav ļoti grūti būs, un galvenais, lai tā interesi, un ja ir tā interesi, tad arī viss būs kārtībā. Runājot par skaties tēvu spēles, teicu, gājis halli, un tur tu biji ļoti mierīgs. Es te aizvakar lasīju vienu interviju, kas tev bija, es neatceros ar ko tagad, bet tu pieminēji, ka hokeju vieglāk ir spēlēt, nevis skatīties. Jā. Kāpēc? Jā. Nezinu. Vai tas ir vienkārši tāpēc, ka tu esi pats spēlētājs? Es pats spēlēju, un es zinu, ka, teiksim, viss ir manās rokās. Ja? Es atceros, ka... skatījos tēta spēles, man bija milzīgs uztraukums, gribējās, lai viņam viss izdodas un tā, bet tā, kad tu pats spēlē, tad viss ir tavās rokās, un arī, ja tev kaut kas nesanāk, tad ir tāds, labi, neko darīt. Bet, tev jau bieži vien nemaz nav laiks domāt par kaut kādām konkrētām tādām lietām spēles laikā, tu koncentrējies uz savu uzdevumu, bet tas, ka no valsts, ka tu skaties, tev ir tas... Jā, ir emocijas, un tu zini, ka tu īsti neko arī nevar darīt. Nekādīgi nevar palīdzēt, ja tu skaties no malas. Jā. Bet jā, ka pats spēlē, tad tu zini, ka viss tomēr tavās rokās. Tu esi tas, kas iet un spēlē, un tu vari izmainīt to spēles gaitu. Bet tur jau arī ir emocijas, par ko man ir viens no tādiem pirmajiem jautājumiem lielajiem, kas man tev ir. Es atceros, tas bija 2-3 gadus atpakaļ, kad tu spēlēji U20 Kanādā. Jā. Un tu, jā. Es atceros, es skatījos. Es atceros, es skatījos, un visa pasaule to redzēja. Nu, tie, kas skatījās U20 čempi, bet tu biji tā kā tā turnīra zvaigzne, manuprāt, tu biji tā kā tāds ultimate hype man ar savām emocijām, ar uzmundrinājumiem. Un kā tev tas tā kā, tu kā personība tāds esi, vai tev ir kaut kāda specifiska tā kā nodoms ar to, kā tu pieeji tam? Es noteikti esmu ļoti... karstasinīgs, jā, kad, un, protams, tas bija tāds, es nezinu, pirmais bija mūsu 18 čempionāts, bet tas bija tāds pirmais lielais turnīrs ar Latvijas izlasu, un mēs visi pārstāvējām Latviju, un tas īstenībā bija ļoti fantastisks turnīrs, bet,
Un tur tās emocijas, jā, sita ļoti augstu vilni. Un es atceros tā spēle par Čehiju, vēl tas vispār bija kaut kas vienreizējs. Jā, pirmo reizi tikām U20 vecuma grupā ceturtdaļfinālā, un tad tas kaut kā, un tad beigās īstenībā arī turnīra beigās tas nospēlēja, es neteikšu, ka nospēlēju par sliktu, bet es gūtu tādu labu mācību, ka tur es varbūt nedaudz pa daudz, pa agresīvu, un tad es nopelnīju to 5 minūšu noraidījumu spēlē pret Zviedriju, un tad tas viss man tā kā es īstenībā... To bija diezgan... Tas bija tāds grūti pārciest, tas bija tāds nākamās pāris nedēļas bija tādā tomēr atbildīgā spēlē, un 3. periodā pie rezultātu 1-1 nopelnīt to noraidījumu, tad es sapratu, ka tik agresīvi un enerģiski un jaudīgi nevar tad tomēr ir savas emocijas nedaudz jāsavalda, un es uzskatu, ka šobrīd es esmu atradis diezgan labu balansu starp tādu savā ziņā nosvērtību, bet es esmu saglabājis tāpat to enerģiju un to agresiju. Tā kā tur es esmu atradis diezgan labu balansu, kas man nāca pa labi īstenībā arī tas noraidījums, lai vai cik sāpīgi un skumji bija tajā brīdī, bet tagad ir, kad es skatos atpakaļ, tad ir nācis pa labi. Katra lieta, kas arī varbūt šī gadījumā tas nebija kaut kas labs, kā komanda jūs negribējāt, lai tas notiek, kā spēlētājs negribēja panākt noraidījumu, bet tomēr no katras šādas situācijas tu iemācies, vai ne? Un kā tu pats saki, tas tev atvēra acis un iemācīja, ka nevienmēr un varbūt vajag būt tik ļoti. Tieši tā. Tā ir lieliski. Es īstenībā uz to skatos tagad kā uz tiešām uz lielisku mācību. Labi, nevar teikt, ka labi, ka tā notika, bet, protams, ja man būtu izvēle un es varētu laiku paņemt atpakaļ, tad es noteikti savādāk nospēlētu tajā situācijā, bet tā kā tas ir noticis, tur vairs neko nevar mainīt, tad es uz to skatos kā uz tiešām ļoti labu mācību un labu mācību nākotnē. Jā. Tas ir svarīgākais, tas, kā tu pats skaties uz tām lietām. Arī skatoties to čempionātu un vispār kaut vai šobrīd Instagramā, sociālajos tīklos pilnu video gan ar tevi, gan ar citiem valsts izlases spēlētājiem, un tu esi tāds ļoti enerģisks. Un tas man lika aizdomāties par to, vai tas ir tas, kā tu gribi būt tādā mentālajā stāvoklī, lai sagatavotos arī spēlēji, ka tu esi tik ļoti tāds pacilāts, vai tas tev ir vienkārši tā automātiski notiek? Es teiktu, ka automātiski. Es pirms spēlēm, es īsti neesmu, es agrāk biju vairs, es neesmu tas, kurš tur lēkā apkārt, ja, lai tur dejo ģērbtos vidū, lai varētu visus tur uzmundrināt. Es tādā ziņā arī es esmu nedaudz nosvērtāks palicis, kā es jau minēju, un es neesmu vairs tik tāds, teiksim, tur jākurina mani baigi, bet... Nezinu, man kā kur diena arī ir ļoti, ļoti atkarīgs, kā es jūtos pirms spēles, un tad, ja es jūtos labi, tad es mēģinu arī, to enerģiju nedaudz uzkurināt vairāk, bet, ja es jūtu, ka es esmu vai slikti gulējis iepriekšējā naktī vai kā, tad man to enerģiju vajag nedaudz pietaupīt, es arī tāds diezgan mierīgāks un nosvērtāks. Ir jāspēj nolasīt savu vispār ķermenis, kā tu jūties prāts, kas tev ir nepieciešams tajā situācijā, un vienkārši mācēt ar to tik galā, lai tu justos sagatavots. Tieši tā. Jā. Super. Domājot tagad par izlases visiem treniņiem un pārbaudas spēlēm, ko tev nozīmē būt daļai no izlases un spēlēt ar puišiem kā Kaspars Daugaviņš un citiem ilgadējiem hokejistiem? Tas ir tiešām sapņu piepildījums. Un katru dienu nākt uz halli un satikt visus puišus, satikt Latvijas hokeja leģendas, kā tu minēji, Kasparu Daugaviņu un arī leģendu treneru stābā. Mums ir Artūrs Irba, Lauris Dārziņš, arī Harijs Vītoliņš, arī tomēr hokeja leģenda un visi tie spēlētāji, kurus es maziņš būdams, skatījos, vai arī, kad es vēl nespēlēju izlasē, bronzas gadā sakoju visiem puišiem līdzi, es viņus tik labi nepazinu, un tagad es viņus visus pazīstu vienā ģērbtuvē, vienā komandā spēlēm. Un, protams, arī ar saviem draugiem, ar kuriem es esmu uzaudzis kopā, un esmu viena vecuma atrasties Latvijas lielās izlases ģērbtuvē, ir tiešām sapņu piepildījums, un es izbaudu katru dienu, ka es varu doties uz halli un trenēties un spēlēt kopā ar šiem pušiem.
Jā, pilnīgi noteikti. Ir arī kaut kādas gudrības, ko tu mācies no tiem vecākajiem čaļiem? Jā, katru dienu ir kaut kas, ko var paņemt, ja teiksim, no tā paša Kaspara Daugviņa, kā viņš redz to spēli, ja, un arī kā viņš, es jau vairāk kārt intervijās esmu minējis, kāds viņš ir kā līderis, un kā viņš sagatavo savu ķermeni tām spēlēm, tiem treniņiem, un mēs jau smejamies, viņš ir, Kasparam ir 36, jā? Laikam es. Jā, Kaspars ir pierādījums, ka vecums ir tikai skaitlis, un viņš tāpat ir ātrākais visos testos, spēcīgākais, un tā kā tas jau vien parāda, kā viņš rūpējās par savu ķermeni, un kāds viņš ir kā profesionāls, tā kā to vien var paņemt no viņa. Pilnīgi noteikti, un arī tas gribas spēks, un darba spēks, un vēlme, un tev jāgrib to darīt, lai tu katru dienu iet un cīnītos. Un es arī intervēju Kasparu, un tu redzi, ka viņam ir tas iekšā. Bet arī jāmāk nolasīt un uzturēt tā dzīvi balansā, lai sevi tā kā galīgi nepārslogot, kas vēlāk tad arī var atspoguļoties kaut kādā ziņā. Protams. Nē, ir tomēr tas sports ir ļoti, tev ir jādomā, ko dari savā brīvajā laikā, ja, vai ir jāupurē ļoti daudz, kas, ja tu tiešām gribi sev turēt labākajā fiziskajā un mentālajā stāvoklī, tad tev ir diezgan daudz, kas jāupurē. Jā. Domājot par atšķirību, jo tu tā regulāri šobrīd spēlē ASV universitātē. Un man liekas, ka es dzirdēju arī vienā intervijā, kur tu minēji, ka ir atšķirība starp tām spēlēm, kā tas ir koledžā, ka tur ir ļoti ātrs hokejs, un nākot tagad uz izlases spēlējot, kur ir vairāk tā doma par to hokeja IQ un domāšanu vispār un stratēģiju. Kāda ir tā, pirmkārt, pāršaušanās no tā spēles stila un tas, kā tu arī apgūsti tev tās jaunas zināšanas gan jau kaut kādā ziņā? Jā. Protams, es teiktu, koledžā ir vairāk tāds skrejošs hokejs, ja tā var teikt. Es nezinu, vai gan jau ir tāds vārds, bet tāds pa kaklu vairāk, kā sarunvalodā saka, un spēka spēle ir daudz vairāk koledžā. Un īsnībā šeit ir, kā es jau vienā no intervijām minēju arī, ka man likās, ka pret Somiem bija ļoti grūts spēles, tāpēc, ka Somi bija fiziski ļoti stipri, un tad arī tās cīņas, tieši cīņās gar bortiem, kas man ir, teiksim, mans trumps, tas bija daudz grūtāk, jo viņi ir smagāki un spēcīgāki. Savukārt pret Šveici bija, manuprāt, nedaudz vieglākas spēles. Viņi bija, tāpat, teiksim, augstākā līmeņa komanda, ja, bet varbūt arī tas, ka mēs jau ar jaunākiem pušiem runājam, kas arī mēs koledžā spēlējam, ka varbūt tās pirmās spēles bija nedaudz grūtākas, tāpēc, ka pierast pie tā hokeja Eiropas un pierast pie tā līmeņa. Un jā, ir daudz savādāks hokejs koledžā nekā šeit. Tur, kā jau minēju, es uzskatu, ka ātrāks un fiziskāks tas hokejs. Un tur tāda skraidīšana un sišanās. Jā. Es pat arī studēju ASV, un mūsu skolā arī bija tieši NCAA augstākās divīzijas hokeja komanda. Man ļoti patika iet uz spēlēm. Es arī redzēju, kā tur arī jauni puiši, visi ļoti daudz pilnas enerģijas, ašas kājas un viss. Bet ko es tajā saistībā gribēju tev prasīt? Arī cik kad es tur studēju, es ievēroju, ka amerikāņiem ļoti izteikti, ka viņi par to savu universitāti ir tas, ka tu esi ļoti par to savu mājām, par to savu skolu, un tā atmosfēra, ejot uz hokeja spēlēm, arī bija tāda, vienkārši wow, katru reizi viņi bija pārpildīta arēna. Kā tev tas ietekmē spēlēt, ka tev ir pilna arēna un visi ir ar visām 4 par tevi? Tas tikai palīdz. Man arī ļoti paveicies ar manu universitāti, University of New Hampshire. Mums ir katru spēli ir pilns tribīns, un mums tā studentu sekcija, kur sēž studenti, tur ir traki arī, un tas tikai dzen uz priekšu, tu spēlē. Tā koledža ir ļoti interesanta. Tu spēlē, tu piekdienas, sestdienas vakaros spēlē, un visi tavi draugi var nākt uz spēlēm, un tad tu pirmdienas viņus satiec stundās un kopā mācāties. Tas viss ir ļoti interesanti, tāpat būtība. Bet šeit atkal pilnā arēnā, tas tomēr arī, kā jau minēju, bija arī sapņu piepildījums. Spēlēt pilnā arēnā pie gan 11,000 vai pat bija 11,000. Jā.
un vēl gūt vārds, tas vispār bija, tas bija kaut kas man atmiņā paliks, laikam, tiešām vienmēr. Kad tu izteikti vēl dzirdi to Latviju, kad dod kaut kādu. Jā, tu pat dzirdi dažreiz. Nu, mēs jau tā it kā nedzirdam, nedzirdam, ko tur kliedz, kad tu spēlē, bet reizēm tu tiešām jūti, ka tev tiešām tas viss, kad tur sāk kliegt Latviju un tos visus saukļus, tas tev tiešām dzēn uz priekšu. Tā cilvēki gan jau klausās un domā, kā tas var vispār, bet nē, tas tiešām palīdz kā jau minēju, tas dod superspējas visādas. Tu vari ātrāk skriet, ilgāk skriet, mazāk sāp un viss pārējais. Un tad tas ir, Es varu tikai iedomāties, jo es nekad neesmu spēlējis pat hokeju, bet es mīlu iet uz Latvijas izlases spēlēm. Katru reizi, kā Latvijā ir kaut kāda spēle, es vienmēr eju un man kā skatītājiem skrien tirpiņas pār ķermenim, dzirdot to, kā mēs visi tur bļaujam un kliedzam par mūsējiem, un tad es tikai varu iedomāties, kā tas ir jums. Labi, es saprotu, jūs spēlējums ir fokus, jūs varbūt baigi nedzirdat, kas tajā arēnā notiek, bet kaut kādu stimulu jau tas tāpat dod. Jā, viennozīmīgi. Forši, un tad jau veiksmi ar nākošajām pārbaudas spēlēm, kas jums stāv priekšā, un vispār čempi. Paldies. Tagad es tev gribu vairāk paprasīt par dzīvi ASV. Un vispār kā tev ir ar apvienošanu, universitāti, mācības kopā ar hokeju, jo es arī tur esot bijusi, draudzējoties ar sportistiem, es esmu dzirdējis, cik jums ir saspringti tie grafiki, tur 5 no rīta zāle bezmaz vai tad pat taisno uz lekcijām. Un es ticu, ka tas nav vienkārši. Nav vienkārši, bet ir iespējams apvienot un... Tur ir vairāk tas gribēšanas jautājums. Ja? Teiksim, mums ir īstenībā diezgan labs grafiks. Mums ir no rīta stundas, un tad mums ir treniņš pēcpusdienā. Un tad, teiksim, sapulcs mums ir 2:30, un tad no 2:03 halē esam, teiksim, aptuveni no 1:30 līdz 6. Un tad no 6 tev ir mājas darbi. Jā. Kādam ir stundas, man parasti vakaros nav stunda. Man bija 1 stunda, bet tas bija tiešām grūtāk. Ja vakaros vēl pēc treniņa man bija laboratorija. Tur, tas bija grūtāk. Bet mājas darbi ir tiešām jāpiesēžās pie galda. Un, kas ir grūtākais īstenībā piesēsties, tiešām atver to datoru un sāk pildīt tos mājas darbus. Bet tagad, kad tu sāc jau viņus pildīt, tad ir diezgan vienkārši. Un tad jau... Protams, arī palīdz. Mums ir ļoti saprotoši draugi, kas nespēlē hokeju, un tad viņi arī, kas ir ļoti atbalsta mūsu hokeja programmu, un tad viņi saka, klausies, ja tev vajag mājas darbus palīdzēt, es tev palīdzēšu. Jā. Zini, kā es esmu dzirdējis dažādas stāstus īstenībā par, ir tā daļa studentu grupas universitātē, kuriem ļoti tracina visi šie student athletes, kā viņi saucās, tikai tāpēc, ka viņi tā kā dabū kaut kādu pass bieži vien, bet tāpat laikā tas ir kaut kas nesalīdzināms, bet mums arī universitātē bija tāds iekšējais circle, kur cilvēki saka, jāņem tas profesors, jo viņš tā kā vieglāks, viņš piemiedz acis. Jā, mums ar tā ir. Mēs, teiksim, es visu laiku komandas biedram, es mācos tagad komunikācijas to novirzienu, un man komandas biedrs arī, kas jau pabeidz skolu, bet es viņam visu laiku prasu, pirms es paņemu kādas mācības, es viņam visu laiku prasu, kurš labākais profesors, kurš vieglākās mācības, un tad viņš man palīdz tādā ziņā. Bet... Manā laikā vēl bija tāda mājaslapa, viņa saucās ratemyprofessor.com, un tad tu vari atlasīt savu skolu, tu atlasi priekšmetu, un tad tev parāda, ko citi studenti ielikuši kaut kāds atsauksmes, un tur rakstīts, šito nekad neņem, viņš tur visus grib iegāzt. Jā, tas īstenībā vēl tāda ir. Varbūt eksistē, es pat neesmu dzirdējis par tādu, bet tas būtu ļoti noderīgs īstenībā. Man arī man pamatīgi iegāza īstenībā, ka tagad bija jābrauc uz Latviju, es jau minēju, bet man viena profesora, viņa saka, ka viņi nesaprot, viņi ar hokeju pamatīgi uz jūs vai vispār uz sportu acīm redzot, un es izstāstīju to visu situāciju, un viņi saka, nekādā gadījumā, tad nevarēs. Nu, labi, tad, ja man kāds pajautās, vai viņi ir labi profesori, tad es laikam teikšu, ka nē, lai neieteikšu nevienam, bet, Bet viņi tā kā tev neatļauj pat tā kā attālināti nobeigt? Jā, es piedāvu, neatļauju tikai tāpēc, ka es nevaru būt klātienē stundās. Es teicu, es varu Zoomā pievienoties, ir kaut kā, nē, es nekad tā neesmu darījis, tad man nestrādā tā. Un visus es piedāvāju, mājas darbs, visus, kas tur...
Es vēl, ja nemaldos, es biju varbūt 1 stundu izlaidis līdz aizbraukšanai pa 2 mēnešiem. Man bija gandrīz perfektā apmeklējums, un viņi saka tā, viņi tur izskaitīja, cik stundas būs palikuši, tad, ja vairāk pa 50% es neesmu bijis klātienē, tad viņi man nevar ielikt tos vajadzīgos procentus, un beigās... Jo jums jau arī ir jāuztur konkrēti vidēja atzīme, lai vispār jūs varētu spēlēt, vai ne? Jā, mums ir tas 2 GPA saucamais, es nezinu, kā viņi 4 baļu skalā, laikam, vai kā tur. Viņš sanāk 4, jā. Un tad divnieks, bet zem tā divnieki tur diezgan grūti, laikam. Ir bijuši gadījumi, bet... Ko es tev vēl gribēju prasīt par NCAA iespējām, jo es atceros, ka tajā laikā, kad es vēl studēju ASV, tad, manuprāt, tikko uzsākās tas process, ka viņi atļāva kaut kādus finansiālos iespējas studentiem, sportistiem, bet mēs tā kā vēl studējām, mums stāstīja par vienu gadījumu, kur no New Mexico vienas universitātes bija tāds basketbolists, man te pierakstīts Jamal Fenson. Nu, nezinu, katrā ziņā, bet viņš svinēja savu 21. dzimšanas dienu, un viņam kaut kādā viesnīcas ballroomā iedeva atlaidi. Un par to NCAA viņu suspendoja uz 3 spēlēm. Un šitādi gadījums es dzirdēju diezgan daudz, un tāpēc tā ir tā forši skatīties, kad ir daudz vairāk iespējas studentu sportistiem, visi tie kaut kādi darījumi, kaut kādām konkrētām sporta kompānijām, kas varbūt grib ar tevīm sastrādāties kopā. Kā tu uz to skaties, vai tev ir kaut kādas pavērtas iespējas arī? Man nav, tāpēc, ka Eiropiešiem nav. Eiropiešiem nevar. Eiropieši mums ir... Mums bija šogad 3, mums bija Kristaps Krastīņš, vēl viens latvietis, un mums bija austrietis viens. Jā. Un kanādiešiem arī, ja nemaldos, nevar. Tad tikai amerikāņiem ir, un mums tur bija sapulcs, un mums bija komandas biedri, kas ar Chick-fil-A parakstīja līgums, ja, un tad mums tur... Bet mums arī stāstīja īstenībā tas kas viņš skaitās, nezinu, tas, kas ir atbildīgs par to visu, to... Tieši naudas ziņām, jā, mūsu skolā, jā. Viņš mums arī stāstīja, ka mēs pat nedrīkstam tur bez mazai braukt mašīnā. Tur es nezinu, bija ļoti kaut kādi, kur tu nevari izmantot nekādus vispār. Jā. Nu, tagad es nevaru. Mums bija tur, viņš visāds mums piemērs deva, ko mēs nedrīkstam. Mēs nevaram, laikam, pat aizbraukt ar treneru uz pusdienām, un ja treneris mums izmaksā, tas ir jau pārkāpums. Bet kāpēc tad amerikāņiem ir tik specifiski tāda atšķirība? Tu zini, kāpēc? Tas ir dēļ kaut kādiem imigrācijas iemesliem? Tāpēc, ka viņi ir amerikāņi. Es nezinu, tā skola ir Amerikā, bet es zinu, ka, man liekas, Latvijā var dabūt ar kādu tagad līgumu, tā kā, ja kāds skatās droši. Jā, lūdzu, Mārtiņš Laviņš. Bet es par to šobrīd vēl tā īsti neuztraucos. Bet, man prieks, ka man draugiem komandas ir visādi līgumi, un es zinu, ka tie 2, kas parakstīja ar to NIL deal vai NLI deal, kā tur saucās, tur pareizi viens no tiem 2, tad viņi mums deva arī kupons no Chick-fil-A pa brīvo, tā kā es arī esmu ieguvējis, un es tikai priecīgs. Jā, bet baigi interesanti, tāpēc, ka pirmā doma, kas man būtu, ir tā, ka tu esi tā kā internacionālais students, vai ne, tu zem kaut kādas konkrētas vīzes, un tāpēc tev ir kaut kādi imigrācijas noteikumi, kuriem tev ir jāsako. Bet es arī biju kā students ar vīzu, un tajā vīzā ir iekļauts, ka man tikko pieliec, jo mēs drīkstējām strādāt 20 stundas nedēļā, puslodzi, bet tas varēja būt tikai universitātē. Un attiecīgi šī gadījumā tu paraksti ar ārpus universitātes iestādi līgumu, un tad tas nestrādā. Jā, tā varētu būt. Es arī strādāju universitātē, es tur uz vietas strādāju. Ko tu arī? Man bija 2 darbi īstenībā. Jā. Viens bija ekipējuma istabā. Es strādāju kā... vienkārši tur, piemēram, tur dvieļu saloku. Jā. Nezinu, tur tāds diezgan viegls darbības. Tad otrs darbs man bija hallē, mēs komandas biedri strādājām. Tas bija elementāri. Tur mēs visu dienu YouTube video skatījāmies un pelnījām naudu. Tā kā es ceru, ka... Gan jau, ka mans boss nesīsies to, bet mēs neko daudz viņš latviešu valodu saprot? Es domāju, ka ne, bet es saprotu, ir bijuši gadījumi, ka man bija, es atceros... no junioriem, kad es spēlēju, mani biletu vecāki, pie kā es dzīvoju, viņi bija, es kaut ko biju pateicis, vai ne tā, nevar būt, ka ne tā, es neko slikti nebiju teicis gan jau, bet es zinu, ka viņi iztulkoja mani interviju un noklausījās mani interviju, un viņi man zvana, viņi saka, klausies, tu šito pateici to un to.
Un es tā sāku domāt, kā amerikāri laikam klausās un tulko, ko es runāju. Tā kā... Interesanti. Jā. Nu, tad ir jāpiedomā pie tā, ko tu saki, nejūties nemaz tik droši. Jā. Jo es parasti domāju, tā, kad tu esi kaut kur ārvalstīs un tu runā latviski, tu vari droši runāt, ko tu gribi, jo neviens tev nesapratīs. Jā. Mūsdienās nekad jau nevar laikam. zināt, nekad nevar zināt. Jā. Visur auss un acis, tā kā bīstami. Jā. Nu, skaidrs. Un tev tagad ir 2. gads? Man beidzās 2. gads, jā, būs 3. gads tagad. Jā. Un tad jau, jā, upperclassmen saucās, es nezinu. Jā. Nebūs vairs nekādas atlaides un nekas tāds. Būs tie jaunie jāadresē, jāmāca viņiem visu kaut kas. Jā. Vēl, ko es tev gribēju paprasīt, un es tev nekādā ziņā neprasu, kāda ir tava politiskā nostāja, bet ņemot vērā visu, kas šobrīd notiek ASV, tev nav bail par to, ka tev varētu izraidīt, tāpēc, ka Trumps to ir minējis, ka viņš internacionālos studentus tā kā varētu sūtīt projām, bet vai tas neskar sportistus tādā ziņā? Vai jums par to ir kaut kāds konsultējis kāds kaut ko? Teikšu godīgi, absolūti neiesaistos. Okay. Nu tā, ka vispār. Jā. Nu jā. Man nav nenostāja, kamēr man kāds neklauvē pie durvīm un nenāk manā istabā un nevelk ārā, es vispār neiesaistos. Jā. Nav man ne nostāja, ne viedoklis, tā kā man dzīvē nekas nav mainījies. Okay. Skaidrs. Absolūti. Tieši domāju, kā tur tas tagad viss notiek. Es arī dzirdēju, ka tu vienā intervijā biji minējis, ka tu bērnībā spēlēji arī futbolu, iesaisties vieglatlētikā un ar judo nodarbojies. Jā. Cik ilgi tu to darīji? Futbols ātri beidzās. Tur man, es biju futbola vārtsargs un tur laikam, nezinu. Nebija doma hokejā tad par vārtsargu iet, ja tu biji? Nē. Nu, kaut kā futbolā labāk vārtos patika. Bet mums bija ļoti labs vārtsargs, un tad man aizsardzībā lika, tā kā bija spēles, tad man lika aizsardzībā, bet tā kā bija treniņā, tad es vārtos gāju. Ja jāatpūtina bija tas pirmais vārtsargs, tad man tur iemet uz pāris sitieniem. Bet judo es īstenībā gāju gadus vairākus, negribu samalot 6 varbūt pat. Jā. Man pat bija tas, man kimono iedevtie, man bija lielākie svētki tie. Un 3. vieglatlētikā. Vieglatlētikā es gāju tā, teiksim, jo tu pat līdz disciplīnai netiki. Nē. Es tur tā prieka pēc. Vienkārši īstenībā ļoti labs sporta veids priekš hokeja un vispār priekš fiziskās sagatavotības. Man brālis tagad vieglatlētikā arī ir tīri, tāpēc, lai attīstītu fizisko sagatavotību. Biju uz vienām sacensībām, kaut kādas tur sprints skrēja. Tālikšana, lec tālumā. Tā kā īstenībā man tas fiziskais tāds ir jūtams no vieglatlētikas, ka man ir palīdzējis. Tas ir tieši tas iemesls, kāpēc es tev to jautāju, jo mēs zinātniski arī esam skatījusies, ka jaunībā līdz kaut kādam konkrētam vecumam, ja tu nesādi. Vispār ideālā gadījumā specializācija sāktos ap 10, 12 gadiem, un līdz tam vecumam ir ideāli izmēģināt visdažādākos sporta veidus, jo tad tu dabū attīstīt dažādākās muskuļu grupas arī. Un tāpēc es tieši gribēju tev prasīt, vai tu tā kā savā fiziskās attīstības un sagatavotības ziņā redzi to, ko tev ir devusi tā vieglatlētika un judo un pat futbols kaut kādā ziņā. Jā, viennozīmīgi. Es vēl sapratu, boksā gāju, es aizmirsu pieminēt. Futbolā kāju veiklība, bet futbols, es nevaru, es neatceros, cik es pat ilgi spēlēju, es dzīvoju Babītē, un es Babītējos, man netālu bija tas futbola laukums, un es tur kājām gāju uz tiem treniņiem vasarās, bet vieglatlētika tiešām ir, es esmu tāds diezgan atspērīgs un ātrs un veikls, tad man tā vieglatlētika ir tiešām palīdzējusi, un judo ir, teiksim, pašaizsardzība, un īstenībā es esmu iemācījies krist, vai kā, es nezinu, kā tas izklausās, bet tiešām tev māc pareizi krist, un kā nesatraumēties krītot, un kā atbrīvoties, un tas viss, un protams, tas fiziskais arī, tas ir pilnīgi cita slodze. Un es arī atceros, boksā gāju, un izturība man vienmēr bijusi laba, bet, kad tev sparingā jāstāv boksā, tad jau pēc 2 minūtēm jau rokas nevar noturēt gaisā, un jau tā kā īstenībā es vienu vasaru
ļoti aizrāvos basīt spēlēju. Tādā nopietnā, tāds pick-up basketbols bija tāds ar večiem. Nosacīt. Mums bija zāle, kas bija Phoenix zāle, tā. Ļoti slikti, es nezināšu vārdu. Man labam draugam pieder. Bet mums tur bija tāda grupiņa, un tur mēs vienkārši iemetam, kur šodien būs. Un tur kaut kā ļoti solīts, pie 30 cilvēkiem savācāmies un vienkārši 5 spēlējām tur 2 stundas, piemēram. Un īstenībā sākumā citas slodzes, zin kā, tu hokeju spēlē, un tu nospēlē to spēli, un tu varbūt viennozīmīgi būtu mazāk piekusis nekā cilvēks, kurš ikdienā nespēlē to hokeju. Jā. Tā kā visi sporta veidi ir, jo vairāk sporta veidiem visādi sporta veidus izmēģina, es uzskatu, ka jo labāk. Kaut kādas iemaņas un kaut kādas muskuļu atmiņas. Viss. Ja tev tagad būtu jāizvēlās sporta veids, kurā tu varētu droši ar pārliecību ieiet un pateikt, es to varu uzspēlēt. Neskaitot hokeju, protams. Kas tas būtu? Es teiktu, ka boks. Boks? Jā. Ne golfs? Man jālaies parasti hokeju. Nē, golfs. Uz jūs. Nē, vispār. Man pat golfs īsti. Ja ir laba kompānija, tad ir jautri tā. Bet es nevarētu katru dienu sist pa tām bumbiņām. Es jau esmu minējis, ka es laikam no golfa laukuma nekad neesmu aizgājis labāk garstāvokļā. Vienmēr visas bumbiņas ir pazaudētas. Tas tikai no vieniem krūmiem uz otriem krūmiem. Un tur nekāda beigās spēlēšana nemaz nesanāk. Bet, vai basīt īstenībā, es varbūt drusciņi pa īsti basītim, bet basīts vairs netik ļoti sekoja līdzi, bet agrāk sekoja līdzi, bet tagad boksam un MMA sekoja līdzi, un es arī pats mēģinu šeit tad uz treniņiem aiziet, ja sanāk, un tad tas būtu laikam tāds, ja man būtu jāizvēlas ārkārtīgi grūts sportveids. Ja kāds grib izaicināt Martinu. Es ļoti ceru, ka mans labs draugs Arvils Bergmanis šo skatās. Es zinu, ka viņam būs komentāri, ja viņš rīt treniņā ja viņš dzirdēs, ko es tagad pateicu. Bet jā, mēs ar Arvilu bieži boksējamies savās. Okay. Zini kā, es esmu sporta psihologs. Un tā kā man interesē tā psiholoģiskā puse. Un kas ir... Tu esi vispār kaut ko par psiholoģiju sporta ziņā interesējies, lasījis, zinājis vai kaut kas tev sasaista? Jā. Es esmu arī bijis pie sporta psihologa. Zvejnieka. Kristapa? Kristapa, jā. Un īstenībā man ļoti palīdzēja. Man agrāk man bija ļoti liels problēmas ar to visu, teiksim, sevis savākšanu un to tieši to mentālo aspekti, jā. Un tad, aizgāju, aprunājos, varbūt arī kļuvu vecāks, nobried vairāk, un tagad man ir īstenībā, man ir tā mentalitāte ļoti, ļoti pareizi. Man ir, ja teiksim, agrāk man bija tāds stress un panika pirms spēlēm, un vispār arī dzīvē tas atspoguļojās ļoti. Tad tagad es to uztveru es reāli hokeju uztveru gandrīz kā hobiju, kā vaļasprieku. Man ir, ja kaut kas nesanāk, tad ir, galvenais jau ir iemācīties svarīgākais no tā, kas tev nesanāca, vai ne? Jā. Man agrāk bija tas overthinkings, man bija tas, kas man visvairāk, es nevarēju, ja tur kaut kāda kļūda vai kaut kas, un es nevarēju, pēc pat pa naktīm nevarēju pagulēt. Un tad, un kā tu tagad tiec galā ar to, ja tu pieļauj kaut kādu kļūdu? Kāds tev ir tas process kaut kāds? Man ir, ja godīgi, man ir pirmkārt konfidence augusi ļoti agrāk. Kad es junioros spēlēju, man konfidence vispār nebija kā tāda. Man pirms spēlēm bija tāds uztraukums, tieši tie baidos kļūdīties un baidos, ka kaut kas, es domāju tikai par to, kas nesanāks, un tad man bija tāds uztraukums, es reāli negribēju uzstāvam, es pieceļos no Diendus, un es tiešām negribēju uz tām spēlēm iet, tāpēc, ka es zināju, ka visam būs jāiet cauri, bet tagad man ir, es nezinu, kas ir, varbūt arī tiešām palīdzēja, ka es aizgāju pie tā sporta psihologa. Es gan biju tikai uz vienu nodarbību, bet tagad man tā mentalitāte ir pilnīgi cita. Es esmu, teiksim, arī, ja kāda kļūda gadās, tad man īsti. Es jau domāju par nākamo. Tas jau viss ir process, kā nav tāda viena lieta, ko tu izdari, un
tas viss tagad tev dzīve pamainīsies. Tas viss tāds gadiem ilgs arī process, un kā tu saki par to pašu, ka tev tā pašpārliecinātība varbūt junioru laikā nebija, un tagad jau to arī gadi pagājuši. Un ar pašpārliecinātību arī ir tā, ka viņi jau tu viņu tā kā bankā liec naudiņu katru reizi, kā tev ir laba spēle, labs treniņš, kaut kas, ko tu par sevīm vari priecāties, un tas tā kā krājās. Protams, kaut kādu apkārtējo tur ietekmē to visu, bet tas ir kaut kas, ko mēs nevaram kontrolēt, un tad uz to vajadzētu tā kā mazāk koncentrēties arī. Jā, pilnīgi vienalga, ko. Man īstenībā tagad, ja agrāk man bija tā, ka es pārāk daudz domāju, teiksim, ko kāds cits par mani padomās, vai kaut ko tagad man ir absolūti pilnīgi vienalga. Tas ir arī īstenībā, kas ir, ko es iesaku visiem, kas arī jauniešu vecumā spēlē, tad tas ir to, ko par tevi padomās. Tas ir pilnīgi, kā saka, sarunu valodā, kaķim zem astes. Un tas absolūti neietekmē nekā, ne mani, neko. Tas arī man ir ļoti, ļoti palīdzējis. Es nezinu, man nav tāda īsti tāda burvi līdzekļi, ko es varētu pateikt, kāpēc es esmu tā, kas man ir tā samainījies, bet vienkārši, Jā, bet manuprāt, arī kaut kādā ziņā tevi ļoti vismaz es no personīgās pieredzes varu stāstīt, ka ļoti ietekmē varbūt tas process, ka tu esi izgājis cauri kaut kādam grūtākam posmam, kā tu saki, tev bija riktīgākais tā kā panika un stress, un ka tu ar sakostiem zobiem bez mazo eju uz to spēli, un tu izēji cauri tam procesam, tu iepazīsti sev labāk, jo tu zini, kas tev varbūt triggero, bet tāpat laikā tu vari iemācīties novērtēt daudz vairāk visu labo un to pašu, ko tu mīli tajā hokejā, un es domāju, tas viss process jau arī ļoti ietekmē. Tieši, es piekrītu. Nē, tev taisnība. Ja es tagad tā padomāju, es tā īsti par to neesmu nekad domājis, bet es īstenībā, kas ir ļoti interesanti, kas man ir arī palīdzējis, es sezonas laikā, teiksim, piemēram, sociālajos tīklos, es hokeju vispār neredzu. Es esmu atsakojis visiem hokeja, es tikai savai komandai, teiksim, Instagramā sekoju. Es pat savai ne līgai, nekam. Es negribu redzēt nekādus hokeja video. Tāpēc, ka, zin kā, piemēram, nav tik laba spēle. Tu ieej, teiksim, Instagramā pasties kādus hokeja video un tur liek tikai highlights. Visi liks tikai labākos momentus highlights, un tad tu skaties un domā, kāpēc man tā nesanāk? Un tu domā tikai par to sliktāko. Un ja es neredzu to hokeju, teiksim, ziņu portāls, es neesmu atvēris gadus 2 noteikti. Vispār tā, ka es pa hokeju, teiksim, es tikai varbūt, ja man vajag zināt, kā man draugiem iet, es uzrakstu ziņu un pajautāju viņiem, bet tā līdz hokejam es vispār nesekoju gandrīz nemaz. Skatījos to Four Nations, kas bija. Tas arī viss. Es pat NHL spēles īsti tā. Protams, šādi tādu uzslēdz, ja man tur istabiņas biedrs, es taisu ēst, viņš tur skatās televizorā, bet tā vispār. Šitais ir ļoti interesants koncepts, par ko es īstenībā pat nebiju aizdomājusies, bet tas liekas tik loģiski tagad, kad tu to stāsti, jo vispār sabiedrībā kā tā ar sociālajiem tīkliem mēs esam ļoti sliktā virzienā iegājuši to, ka mēs sevi salīdzinām ar citiem, vai ne? Un es pat nebiju aizdomājies, ka arī sportā, taču, lai arī tu varbūt nesalīdzini sevi tādā ziņā, jo vairāk jau bieži, manuprāt, vairāk sportisti runā par to, ka viņi lasa par to, kā viņus kritizē, kas ir negatīvi, vai ne? Bet arī tas, ko tu tagad saki, ka tu redzi tos highlights, kas ir izvilkts no 60 minūšu garas spēles, sekundžu, dažu labākais. Tur jau neliks, kā tev tur, kas nav sanācis, un ja tu pasties to spēli, tad reāli 80% ir kļūdas un paviršības un tas, bet ja tu atver Instagram un pasties tikai highlights, tad tur tikai viss labākais, un tad tu sāc domāt, kāpēc man tas nesanāk. Un tad tev radās tas priekšstats, ka tas un tad tu salīdzini, tieši tā. Tas ir viens, kas man ir noteikti palīdzējis. Tas arī ir sevis izzināšana, tādā ziņā tur noskaidro, kas tev ietekmē, kas tev negatīvi ietekmē, un tu atbrīvojies no tāda ieraduma savā dzīvē. Tieši tā. Kas tavā ziņā ļoti vienkārši atsaku konkrētiem akauntiem. Es vispār hokejā, man pat dažreiz, ja man parādās tur kāds video, piemēram, no teiksim, nezinu, kaut vai no koledžas, ja tur kaut kas tur fantastisks vārtu gūms, es uzreiz reportu, lai es vispār neredzētu vairs tādas video nekādu savā Instagramā, tā kā, bet, skaidrs. Tas man palīdzēs.
Kas tev, vispār, tā, kad tu stāstīji, tu pie Kristapa Zvejnieka gāji uz bijusi semināru, ar kādu tā kā interesi, tev bija kaut kāda specifiska interese sporta psiholoģijā, jo vispār jau tas ir diezgan tāds plašs jēdziens par to, ko mēs tur runājam, ir tā mentālā daļa no veselības un harmoniskā un labsajūtas puses, protams, bet ir arī visi tie mentālie ieradumi un skills, tā teikt. Vai tev ir kaut kāda konkrēta lieta, kas tev interesē, varbūt tajā visā? Interesanti bija, man ļoti īstenībā interesanti bija parunāties ar Kristapu, kā viņš to visu redz, un viņš pats sportoja, bija kalns lepotais, un salīdzināt tās mūsu, teiksim, lai arī tas bija pirms gadiem 3, tā kā es vēl biju ļoti jauns, bet salīdzinot tos mūsu, tā piemērs tās vārds experiences. Pieredzes, jā. Atvainojos. Bet tas ļoti interesanti. Dažādi sporti, bet tie visi sportisti tāpat ir vienoti, un tās pieredzes ir ļoti līdzīgas. Un, es īstenībā nezināju, ko sagaidīt. Man mamma sarunāja tā, viņa teica, aiziesim tur aprunāties, tur daudziem vairākiem ir palīdzējis. Un tad es īsti nezināju, ko sagaidīt, kas būs vai kā, bet ļoti forši parunājām. Es tiešām atklāti izstāstīju, kāpēc man ir, teiksim, grūtāk, vai tieši tas ar to konfidenci un vispārējo, tā kā, un tas acīm redzot ir palīdzējis. Bet man jau liekas, ka bieži vien mums vienkārši vajag arī dzirdēt kaut kā citu cilvēku pieredzi, kas ir ļoti, jo bieži vien tās pieredzes ir ļoti līdzīgas kaut kādā ziņā. Tas, kā tu saki, arī savādāks sports, bet ļoti līdzīga pieredze. Arī tā intervējot dažādas sportistus, tu klausies, pilnīgi dažādi sporti, bet kaut kādi, īpaši tās visas mentālās puses, viss jau ir daudz maz viens un tas pats, jo tev ir tāds darbspēks, tev ir motivācija, iesaistīt fokus, kā tev jātiek galā ar stresu un spriedzes situācijām. Tas viss jau nāk neatkarīgi no tā, kāds ir sporta veids. Piekrīt. Un bieži vien vienkārši padzirdot no citiem to pieredzi, un tas tev dod tādu kā validāciju, ka tu neesi vienīgais. Un tad tev uzreiz ir vieglāk, jo tu zini, ka tu neesi viens šajā pasaulē, kuram varbūt konkrētās lietās ir sarežģītāk. Tā ir. Tā ir sportā jau, teiksim, tik daudz, kas notiek, teiksim, aizkulisēs, ka tas, ko, teiksim, cilvēki redz, tā ir ļoti, ļoti maza sastāvdaļa no tās aizberga virsotnes, ko mēs redzam, un tas viss, kas paliek aizkadrā, teiksim, tas ir tas viss, ar ko tev tiešām ir jātiek galā pašam ar sevi un jāstrādā ar sevi. Un, teiksim, ja es salīdzinātu, piemēram, man vēl, protams, gara karjera priekšā, bet ja es salīdzinātu, cik man ir bijuši, teiksim, tie labie brīži ar, teiksim, tiem sliktajiem brīžiem, tad es teiktu, ka man laikam tie sliktie brīži ir bijuši vairāk nekā tie labie brīži, ko cilvēki neredz, vai tās ir tādas, teiksim, mikrotraumas vai sāpes, un katru dienu, nav viegli, bet es to izbaudu visu, un man tas vienmēr mēģina smaidu sejā to visu darīt. Tā kā. Jā. Un man liekas, ka tā ir bieži, ka tās grūtības ir vairāk, bet tad ir svarīgi arī, kur tu savu prātu novirzi, vai tu gribi koncentrēties un atcerēties un fokusēties uz to slikto un grūto, vai tu atrodi pozitīvo, jo vienmēr kaut kur var atrast kaut ko pozitīvu. Tieši tā. Jā, nu skaidrs. Kā tev vispār izskatās starpsezona tagad, jo tev no augustā atsākās studijas universitātē, un tad tagad čempionāts tuvojās. Kā tev viss tās vasaras? Tu atpūties, vai tu turpini strādāt pie sevis kaut kādā ziņā? Īsnībā, teiksim, kā pagājušajā gadā man bija, es aizbraucu pasaules čempionātu, un man parādījās ļoti liela motivācija. Es atbraucu uzreiz no pasaules čempionāta, uzreiz jau nākamajā dienā gāju uz svaru zāli, trenēties. Es domāju, nu tik būs. Jā. Un tā bija tāda kļūda, teiksim, ko es pieļauju, tāpēc, ka es jau, man ir jūnija beigās jābrauc prom uz Ameriku. Mēs mēnesi pavadām tur, nomācāmies vienu kursu un arī trenējamies. Un tad visu to vasaru, bez pauzēm. Nebija pauzes, vienkārši atbraucu no čempionāta, uzreiz gāju uz svaru zāli, sāku trenēties, un man nebija tās pauzes, un tā pauze īstenībā ir ļoti nepieciešama. Viņai nevajag būt garai, bet vismaz nedēļu, 2 vajag atiet un atalpoties. Un šogad noteikti, ja sanāks aizbrauks pasaules čempionātu un es atbraukšu atpakaļ, tad noteikti 2 nedēļas. Es nedarīšu absolūti neko. Tā es mājās arī nevaru nosēdēt. Man kaut kas ir jāpadara tur, bet aiziešu pastaigāties vai kaut ko. Bet un tad, ļoti intensīvi treniņi, kā jau minēju, no jūnija beigām līdz jūlija beigām esmu štatos, un tad jau
jā, treniņi līdz pat sezonas sākumam. Tā kā īsti bez pauzēm nav tādas nekādas lielas atpūtas vasarā. Jā. Nu, bet tāpēc tiešām vajag izbaudīt tās 2 nedēļas kaut vai. Jo arī, zin kā, tā neko nedarīšana bieži vien ir vienkārši ikdienas ritmu kaut kādu nomainīšana, kas ir bišķiņ savādāks, un tā jau ir atpūta no tā, ko tu varbūt ikdienā arī dari. Un iedot sev to mentālo un fizisko atpūtu no viss, tas ir nepieciešams, lai neizdegtu. Viennozīmīgi. Nevar arī, kā jau minēju, mājās arī nevar gultā nogulēt, ja ilgāk par 3 dienām, vai pat man jāceļās un kaut kas jādara, vai tur, nezinu, jābrauc uz jūrmalu, vai jāiet pastaigāties. Tā aktīvā atpūta ir. Tev pat Jāņus nesanāk svinēt Latvijā, vai ne? Pagājušajā gadā man sanāca. Pagājušajā gadā man tieši es speciāli mēģināju sarunāt tā, lai varētu pēc Jāņiem lidot, tāpēc, ka sanāk, 1. gadu koledžā man nesanāca nosvinēt Jāņus, tad es tieši biju 23. datumā, es lidoju, un tā man bija liels kāda, visi draugi sūta video, un es skatos, kā visiem tur iet, un es nevarēju pārdzīvot. Tad pagājušajā gadā es mēģināju sarunāt tā, ka es tieši 26. lidoju, vai 25. varbūt pat, un tad 25. man arī lidoju, tad... Galvenais, lai Jāņus sanāk nosvinēt. Jā, vai ne? Tie taču tādi svētki. Vislabākie svētki. Jā, es tev piekrītu. Man tie ir mīļākie arī. Mīļākie svētki, viennozīmīgi. Nu labi, man tev ir tāds pēdējais jautājums, kas ir vairāk, pat negluži jautājums, bet tas ir jautājums. Ko tu ieteiktu kādam hokejistam, kuram varbūt tagad ir kādi 12, un viņš sāk nopietnāk domāt, vai jebkādam sportistam latvietim, kurš tā kā skatās uz tevi varbūt un domā, es gribu šitā kā Martins? Noteikti, kā jau mēs iepriekš runājām, par to interesi un par to patiku, tas ir galvenais. Ja tev ir interesi, tev ir patika, un arī, ja vecāki skatās, tad nedrīkst. Jo mazāk vecāki iesaistās, jo labāk. Man tētis spēlēja profesionālu hokeju, un viņš saprata daudz vairāk nekā pārējie vecāki, bet viņš arī tik un tā iesaistījās diezgan maz un ļāva man tā teikt, pašam saprast un attīstīties, un, protams, viņš man tur pakorģēja kaut ko. Bet es saku, galvenais, lai ir tā interese un patika, un galvenais, es smaidu sejā to visu darīt. Tas ir attieksme, pozitīva attieksme ir tiešām... Lai vai cik būs grūtas dienas būs vairāk nekā vieglas dienas. Bet tā jau ir tā bauda, tas viss process ir tā bauda, un tiešām, ja tu katru dienu, visas dienas nebūs ideāls, kā mēs jau tikko minējām, bet ja tu tiešām katru dienu baudu un prieku to visu darīs, tad būs gan pašam vieglāk, panākumi būs labāki, un vispār būs vieglāk pieiet tam visam. Dari visu ar smaidu sejā. Tieši tā. Nu super, paldies tev, Mārtiņ. Paldies, Lielas, paldies. Bija forši.